blakus. Vai jums ir parakstīts noteikumi? Paldies. Kāds lūdzu 12. Lūdzu nolieciet tajā pusē uz paneļa, kur jums ir bāka. Lai Pauls zina, kurā pusē jums uzpildīt. Paldies. Kā jūs nokļuvāt šur? Atbraucu. Kā zinājāt, ka uz ādažiem? Nezināju, reku tad to, un tad vēl dažiem sadomājām. Tad jūs te vairāk kopā esat? Jā, mēs esam 4 mašīnas no vienas vietas. Jā, kurējie tie ir? Volvo, es sarku dzeltenais bus un sāps. Un kā te jūs tā visu kolektīvu izdomājāt? Nu kā, mašīnas ir, vajag braukt, kāpēc ne? Un par tiem ādažiem tad sīkāk? Par ādažiem sīkāk, un vienkārši sazvanījāmies, kur ir aplis, parādām iespēju, kur aplis. Bet vispār kā uzzinājāt par akciju? Vakarā brauc no darba mājās, dzirdēju rādio, izdomāju jāgāžu. Cik liela bāka ir? 80. Un cik uzpildīsim? Vajag maz, vajag 50 kapeikām. Ko tā? Kāpēc nebrauc ar tukšu bāku? Es nezinu, bet var beigties, ja brauc. Var taču pastumt. Es jau nezināju, ka varēs stumt. Nu, skaidrs, jā. Ko darīs ar pilnu bāku? Neko braušu ar darbu. Kad pēdējo reizi bija tāda sajūta? Nu, ka pilna bāka. Pirms 2 nedēļām. Pirms 2 nedēļām. Nu labi, gaidām 12:00. Ok, es